Labdien! Šodien jums nepierastā laikā raidījums Dvēsele ikdienā atsāk savu sezonu un atsākam mēs svētdienās 12. Turpmāk jūs mūs varēsiet skatīties tieši šajā laikā un šajā vietā. Un sākam mēs savu raidījumu ar tēmu, šogad ar tēmu, kas ir saistīta ar mācību gada sākumu. Un sāksim raidījumu ar nelielu sižetu. Vispār izglītojošā skola ir atteikusies no atbildības iemācīt bērnus. Un, ja vidusskolās nepatura nesekmīgām atzīmēm, mēs laikam lielākā daļa esam no profesionālās izglītības lauciņa. Un ja arī mūsu skolas neuzņems skolās bērnus, kas ir nesekmīgi ar 1, 2, 3 tādām ballēm vairumā, kas notiks arī ar tiem bērniem? Notiks tas, ka cietumā, es nepiekrītu kolēģei, būs jāiet mums. Jo mums būs jāslēpjās aiz restēm, lai saglabātu savu dzīvību. Akcijas ietvaros Tevi gaida skola, pašvaldības aktīvi piedalās un ir vēlēšanās iesaistīt visus bērnus skolā. Un šie bērni faktiski septembri, oktobri, novembri arī iet skolā. Un tad, kad sākās ziema, tad, kad brīžiem ceļi neizbraucami ir, tad rodas problēma ar viņu nogādāšanu skolā. Un otra problēma, kas viņiem ir, viņu dzīves apstākļi materiāli nav tik nodrošināti, lai viņi varētu šais ziemas apstākļos nākt skolā. Bet pašvaldības dara visu iespējamo, lai tomēr viņiem palīdzētu iet skolā. Un es domāju, ka ar laiku šī situācija mainīsies un kad jautājums pavirzīsies pozitīvo pusi. Es esmu vienkārši cīnījies par to, lai būtu finansējums šiem jautājumiem, jo katram jādara savs darbs. Tiem cilvēkiem, kur tieši strādās ar šiem bērniem, viņiem ir jāmaksā alga. Es personīgi ar šiem bērniem visiem nevaru strādāt. Mans savukārt ir pienākums un uzdevums cīnīties, lai šiem cilvēkiem būtu alga, būtu finansējums tām iestādēm, ja tā konkrētai vietai, kur šo bērnu var aizvest, nomazgāt, pabarot un pēc tam domāt, ko ar viņu darīt tālāk. Daudz bērni ir palikuši ārpus skolu durvīm. Un varbūt tieši šī iemesla dēļ šodien uz raidījumu esam aicinājuši divus cilvēkus, kas ir saistīti, tiešā veidā saistīti ar izglītību. Tā ir Kristīgās akadēmijas rektora doktora Skaidrīta Gūtmane un Saeimas deputāts, Saeimas izglītības un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Dzintars Ābiķis. Un varbūt sāksim tieši šo jautājumu. Cik bērnu šogad paliek ārpus skolas durvīm? Es domāju, ka cipari varētu būt tuvu tiem, kāda bija pagājušā gadā. Pagājušā gadā, kad šo akciju uzsāka, tad sabiedrībā runāja par ļoti dažādiem cipariem, sākot no dažiem tūkstošiem, un daži politiķi pat nekautrējas nosaukt tādu ciparu kā 26,000 bērnu neapmeklē skolu. Akcijā tika konstatēts, ka skolu neapmeklē 1311 bērni vecumā no 7 līdz 15 gadiem. Es piekrītu, ka šis cipars, protams, ir varbūt jāpareizina ar 2. Manā izpratnē tas varētu būt maksimālais cipars, jo, diemžēl, Rīgā dzīvo ļoti daudz bērnu vecāku, kam nav pieraksta, un izkontrolēt situāciju ir ārkārtīgi grūti, bet reāli šis cipars varētu svārstīties kaut kur 1500, 2,500 robežās. Kāda ir jūsu sajūta, kāpēc bērni neiet skolā? Kas ir iemesli? Jūs zināt, man neuztrauc cipari absolūti nemaz. Man uztrauc situācija mazliet plašākā kontekstā, un es gribētu izvirzīt 2 jautājumus. Pirmkārt, vai Latvijas sabiedrība ir sabiedrība, kas mācās? Un otrkārt, vai Latvijā skolai ir piešķirta izšķirošā loma visās sfērās? Jebkurā līmenī, politiskajā, ekonomiskajā, kultūras, jebkurā. Uz šiem 2 jautājumiem šobrīd, acīm redzot, mēs varam atbildēt vienīgi negatīvi. Tāpēc, ka plaisa starp tiem, kas mācās, un starp tiem, kuriem ir ļoti slikta vai pavirša izglītība, vai vispār nav izglītība, šī plaisa arvien paliek plašāka. Viņa arvien padziļinās. Un tas ir jautājums, kas man uztrauc vairāk par šiem tūkstošiem bērnu. Un ja šāda plaisa padziļinās starp izglītotiem cilvēkiem un mazizglītotiem, tas nozīmē, ka sabiedrībā notiek ārkārtīgi dziļi destrukcijas procesi. Ārkārtīgi dziļi destrukcijas procesi. Ābiķkungs, vai jūs piekrītat šajā pozīcijai? Es daļai piekrītu un daļai nepiekrītu, jo mani tieši visvairāk uztrauc šo bērnu liktenis. Jo tie ir nākamie bezdarbnieki, tie ir nākamie noziedznieki un tā tālāk. Mēs esam iemesti tirgus ekonomikā. Un, ja mēs nedarīsim visu, lai šo bērnu likteņu risinātu, tad mēs nevarēsim nekādā veidā risināt šo problēmu. Un, ja mēs nedarīsim visu, lai šo bērnu likteņu risinātu, tad mēs nevarēsim nekādā veidā risināt šo problēmu. Mēs esam iemesti tirgus ekonomikā. Mēs esam
Un tirgus ekonomikai arī ir jābūt atbildīgai. Un vairāk kā skaidrs, ka valstī ir šī plaisa, pa ko te pilnīgi pareizi runā, jāsamazina. Tirgus ekonomika nenozīmē to, ka viss būs ideāli. Arī tādā valstī kā Brazīlijā, kurā ir miljoniem bezpajumtnieku, ir tirgus ekonomika. Ir jābūt tirgus ekonomikai, kas ir sociāli atbildīga. Valsts ir atbildīga par to, lai vismaz obligāto izglītību iegūstot būtu vienādas iespējas, vai šīs iespējas būtu tuvinātas trūcīgo un turīgo vecāku bērniem. Bet vislielākā nelaime, manuprāt, ir bezatbildība. Mēs šo situāciju esam lieliski konstatējuši. Mēs zinām, ka šie bērni ir ārpus skolas, mēs zinām, ka ir šie bezatbildīgie dzērāji vecāki. Ko tālāk darīt? Ko darīt šajā situācijā? Kā celt šo atbildību, sabiedrības atbildību kopumā? Varbūt Gūtmans kundze varētu sākt. Ir jau dažas iniciatīvas šai ziņā, bet viņas ir nomaļas, viņas nav koordinētas savā starpā. Es zinu, ka Luteriskajā baznīcā ir ielu bērnu centrs. Tur mācās kādi vai darbojās kādi 25 bērni. Nu, pat Rīgas doma sāk uz darbu 85,000 lati esot piešķirt 28 bērnu uzturēšanai un pārveidošanai par cilvēkiem. Bet es citādi gribētu jautājumu risināt. Ir vajadzīgs fórums bez kādiem 85,000, kur ir iesaistīts interesētās personas, un ir vajadzīgi ļoti cieši pārdomāti kontakti, kā apgūt to valstu pieredzi Latvijā, kur jau sen strādā ļoti veiksmīgi ar ielu bērniem. Es gribu vienu piemēru šai ziņā - Izraēlu. Tad, kad Izraēla vēl nebija valsts, tad pirmais projekts, ar ko šī valsts iesāka, bija projekts, kā strādāt ar bēgļu bērniem no deklasētām ģimenēm, ar bērniem no Marokas, no Irānas, no Krievijas, no Etiopijas. Un momentā izveidoja fórumu, kāda būs stratēģija darbam ar šiem bērniem. Un par visu Izraēlu radīja ciematus, kuru nepiešķīra nevienu naudu, bet tikai labākos skolotājus uz turieni, labākos psihologus uz turieni, tās nebija geto skolas, labākos sociālos darbiniekus uz turieni, labāko tehniku uz turieni. Bet, lai to tehniku tur dabūtu, vajadzēja kaut kādu naudu. Protams, bet tad, kad pārliecināja cilvēks, ka tas ir vajadzīgs, tad tam arī piešķīra naudu. Mēs otrādi sākam. Mēs sākam ar naudu, un pēc tam mēs redzam, ka tie cilvēki nesaprot, kā naudu lietot. Es savai kolēģei īsti negribētu piekrist, jo līdzekļi ir vajadzīgi visam. Arī, lai projektu izstrādāt, ir vajadzīgi līdzekļi, lai sagatavot labu psihologu, labu ciematu uztaisīt, arī ir vajadzīgi līdzekļi. Un bez līdzekļiem mēs iztikt nevaram. Tātad pirmkārt, kas ir vajadzīgs, pa līdzekļiem es jau teicu, protams, bet ir vajadzīga stingrāka vāra. Ir vajadzīga stingrāka vāra un stingrāka atbildība, kaut vai elementārā lietā, lai Rīgas policists stundu laikā, mazam bērnam stundu laikā, dienas pirmajā pusē ir jāatrodas skolā, lai viņš vienaldzīgi nepaiet garām tam puišelim, kurš mazgā mašīnas vai ko citu dara uz ielas vai ubago. Ir vajadzīgs ministrs un ir vajadzīgs tas ķēdes tālāk posms ministra prezidents, kur ja ministrs nesako, ja policists nestrādā, bet spēlē domino savā iecirknī, tad ministrs ir jāatstāda no amata. Tātad stingrāka vāra. Bet vēlreiz atgriežoties pie tās pašas naudas. Protams, mums ir jāprasa vairāk no vecākiem, bet, diemžēl, lai prasītu vairāk no vecākiem, arī ir līdzekļi nepieciešami. Piemēram, bagātā valstī, Amerikas Savienotajās valstīs, vecāks, ja nesūta savu bērnu skolā, viņam tāpat, ka pie mums draud atbildība. Bet tur, ja viņš nespēja samaksāt, jo pie mums bieži vien ir tā, ka šis, piedodiet man, alkoholiķis vienkārši nespēja samaksāt, tad Amerikā ir piespiedu sabiedriskie darbi, un vecākam, tā kā viņš nespēja samaksāt, ir jāstrādā valsts labā, un tanī pat laikā tas bērns mācās skolā. Lai piespiestu šo vecāku strādāt, atkal ir vajadzīgi līdzekļi, jo sabiedriskie darbi īstenībā neatmaksājas. Viņi izmaksā šī cilvēka uzraudzīšana, apmācīšana, viņa ēdināšana izmaksā dārgāk nekā ir tā darba atdeva. Arī tam ir vajadzīgi līdzekļi. Es neticu, ja tas policists aizvāķīs tos bērnus uz skolu, ka viņi tur mācīsies un ka viņiem interesēs izglītošanās.
tas jau nav risinājums. Ja mēs ar varu piespiedīsim mācīties, ir jārada iekšējā vide Latvijā tāda, lai cilvēkiem sāpētu sirds par šiem bērniem. Un tā visvieglāk ir iemācīties, visgrūtāk ir iemācīties palīdzēt, un visvieglāk ir iedot naudu. Bet kā var palīdzēt šiem bērniem? Palīdzēt, es jau teicu, pirmkārt ir vajadzīga stratēģija šajā ziņā. Otrkārt, tur ir jāiesaista ieinteresētās iestādes. Pirmkārt, baznīca, ģimenes, psihologi, sociologi, firmas dažādās. Jāizveido forums. Es reiz gāju garām saktei, skatos puišelis ubago. Ubago, tur stāv. Es saku, kauns tev ir, te stāvēt un ubagot. Jā, tā un te viņš man saka. Es saku, kāpēc tu to dari? Vajagot ēst. Es saku, iesim, es tev nopirkšu. Visu, ko tu gribi. Aizim uz veikalu. Viņš tur saka, čipsus, siļķi, viņam gribās visu kaut ko liekam tīklā. Es saku, labi, tagad tu ej mājās, piedīsies un pārēdīsies. Ne, viņš saka, nāciet man līdzi. Uz kurieni? Kas tev mājās ir? Mēs aizējam parkā, sākam runāties ar viņu. Es viņam saku, svētdien es tevi gaidīšu baznīcā. Tu zini, kas ir baznīca? Un jūs zinat, viņš ir Luteru draudzē sen pabeidzis svētdienas skolu. Viņš tur regulāri tagad ir tas puika, un es lepojos par to. Ja mums mīlestība ir sirdī, ja Kristus ir sirdī, veidojas citāds klimats sabiedrībā. Bet mēs šobrīd runājam par naudu, un piedodiet, Bībele to identificē kā mamonu. Ar mamonu nevar sākt. Ir jāsāk ar augstākiem garīgiem uzstādījumiem. Kas ir noticis? Lai šie bērni uz ielas būtu mazāk. Vai viņu skaits ir palielinājies vai samazinājies, vai ir tāda statistika? Es pilnīgi piekrītu, ka jābūt stratēģijai, bet un ar šiem bērniem ir jānodarbojas, un tas ir valsts uzdevums. Bet, protams, ir vajadzīga šī labestība, ir vajadzīga šī spēja just līdzi, bet ir jābūt katrā valstī arī dzelžainiem spēles noteikumiem. Un ja vecākam ir pienākums šo bērnu audzināt un viņu sekot viņam līdzi, lai viņš mācās, tad arī valstī, diemžēl, bet kaut vai ar policijiskām metodēm ir jāprasa no šī vecāka atbildība. Visi atzīst, ka izglītība ir viss pamatā. Visi atzīst, ka katram ir tiesības un katram patiesībā ir pienākums iet skolā, lai viņš kļūtu par šīs sabiedrības normālu locekli. Diemžēl, pirmkārt, mēs esam nabadzīga valsts. Ja mēs paskatāmies uz nacionālo ienākumu, uz vienu iedzīvotāju, tad, diemžēl, mēs atpaliekam apmēram 10 reizes no attīstītākajām Eiropas valstīm. Ko tas nozīmē? Ka proporcionāli arī 10 reizes mazāk mēs varam atvēlēt izglītībai, 10 reizes mazāk attiecīgām institūcijām, kam būtu jāveic kaut vai šī šo bērnu uzskaite, kam būtu pie viņa jāiet mājās. Tas viss prasa līdzekļus. Šī valsts, atjaunotā valsts, pastāv tikai 7 gadus, un mums šī valsts vara, šī valsts kārtība ir pārāk vāja. Ir pielaists arī kļūdas. Viens elementārs piemērs. Tad, kad ministrs bija Piebalgs, jūs ļoti labi atceraties, mēs domājam, ko darīt ar šīm pāraudzināšanas iestādēm, kur faktiski noteikcošie bija militāristi, padomu militāristi, kāda bija Daugavpils kolonija un citur. Nonācam pie secinājuma, ka tādā veidā viņas pastāvēt nevar. Vienkārši nevar. Tur bērni tika sakropļot, jaunieši nevis pāraudzināt. Šīs skolas tika likvidētas. Acīm redzot, tā bija kļūda, jo, diemžēl, šobrīd ir tikai viena šāda pārmācības iestāde puišiem Strautiņos, un, diemžēl, vieta tur nepietiek. Un paradoksāli, un tas ir briesmīgi, jaunietis, kas ir izdarījis noziegumu, viņš pusgadu gaida rindā uz šo mācību iestādi, jo viņi tur vienkārši fiziski nav iespējams ievietot. Un tāpat laikā viņš satiekas ar saviem vienaudžiem un varbūt tos nedarbus dara tālāk. Tā kā arī kļūdas ir pieejams. Kur likt šos jauniešus, kas gaida pusgadu rindā? Jūs zināt, pārmācības iestādēs viņus gan nav jāliek. Tāpēc, ka Eiropā pašreiz, galvenajās Eiropas valstīs, vismaz izglītības sistēmā, atsakās no pārmācības iestādēm vispār. Tiek dibināts tā saucamās otro iespēju skolu tīkls, otrās iespējas skolas. Latvijā es nedzirdu par tādām otrās iespējas skolām. Nav runa par pagarinātās dienas klasēm, bet otrās iespējas skolām, kur piedāvāta tiek bērniem
mācīšanās pēc pilnīgi citas metodikas. Proti, lai maksimāli celtu viņu pašapziņu, kas ir iedragāti jau ļoti agri. Un nevis, lai sodītu un vēl zemāk nodzītu pašapziņu, es nezinu, kur zemapziņā. Un šādi, ja būs pāraudzināšanas skolas, tas tā nav izēja. Otrās iespējas skolu tīkli ir jāizveido Latvijā. Un tām ir vajadzīgi līdzekļi. Šie bērni, vai tiešām viņiem ir jāļauj kļūt tādiem, kādi viņi kļūst, bez pašvērtības, bez pašapziņas, bez pašcieņas? Lai viņiem justu līdzi, lai viņiem būtu jāpalīdz, vai tomēr nebūtu pareizāk viņiem ļaut attīstīties normāli, baudīt savas tiesības, cilvēku tiesības, kādas viņiem ir piedzimstot, ļaut viņiem attīstīties par savas valsts pilsoņiem, par savas skolas skolēniem. Sāksim ar to. Mums, protams, ir jābūt labestīgiem un mīļiem, bet ja situācija ir ļoti traģiska, diemžēl, tad ir vajadzīga radikāla iejaukšanās. Un, diemžēl, ir vajadzīgas šīs speciālās audzināšanas iestādes. Protams, daudz labāk būtu šos bērnus integrēt sabiedrībā, ja viņi mācītos parastā skolā. Tikai ja viņiem būtu, tā kā Zviedrijā, vēl katram atsevišķi savs pedagogs, jo tāds jaunietis vai bērns, viņš ir jāuzrauga. Viņam ir blakus vēl 1, 2, pat valsts, kur ir 3 cilvēki, kas tikai ar viņu nodarbojas. Mums tas nacionālais ienākums, diemžēl, ir tāds, ka mēs pie labākās gribas šodien tādu izšķirdību nevaram atļauties. Diemžēl, lai kā mums to negribētos. Kādai sabiedrības daļai vai kam, kādām organizācijām, kādiem cilvēkiem būtu jārūpējās par šiem bērniem un kādā veidā, teiksim, ņemot vērā to grūto situāciju, ko jūs, Ābiķkungs, raksturojāt, kādā veidā mēs to varētu darīt? Pirmkārt, ir jārūpējas pašiem vecākiem. Un, kā es teicu, valstī ir jāizstrādā spēles noteikumi, kas faktiski šodien eksistē, bet jācenšas īstenot dzīvē, lai piespiestu vecākus. Diemžēl tā ir realitāte, jo situācija šobrīd ir tāda, ka apmēram 80% Latvijā ir cieši no trūkuma zināmā mērā, tā kā liecina socioloģija. Tas vien jau ir nelabvēlīgs fons. Kas liecina par nelabvēlīgo situāciju ģimenēs, ir tas, ka 3392 bērni šobrīd atrodas bāreņu namos, bērnu namos. Tātad vecāki praktiski viņu audzināšanā nepiedalās šajos te bērnu namos, jo viņi ir ārpus ģimenes, vai arī bāreņi vecāki ir atteikušies vispār no savu funkciju pildīšanas. Tātad pirmkārt tie ir vecāki, un otrkārt tā ir valsts atbildība. Kā ir ar sabiedriskām organizācijām, kā ir ar baznīcu? Protams, ir ļoti labi, ka ir sabiedriskās organizācijas, kas iesaistās šajā procesā, bet, kā pierāda pasaules prakse, diemžēl ar sabiedriskām organizācijām vien ir pa maz. Baznīca var tikai sekmēt šos procesus un labvēlīgā virzienā, bet baznīca to nevar atrisināt. Tas ir jāuzņemas vecākiem un valsts institūcijām. Gutmans kundze. Man ir daudz domu šai sakarībā, un es gribētu teikt tā, ka baznīca var ļoti daudz ko izdarīt. Un, protams, es vienmēr šķiru institucionālo baznīcu no tās baznīcas, kura reāli pulsē sabiedrībā un arī ļoti daudz ko dara sabiedrībā. Institucionālā baznīca bieži vien nāk sabiedrībai pretī ar ideoloģiju. Un tas jau ļoti daudz ko negatīvu panāk sabiedrībā. Bet reālā baznīca un cilvēki, kas ir draudzēs, viņi var izdarīt ļoti daudz. Būtu ļoti labi, ja baznīca šobrīd spētu, baznīca tikai atjaunojas, baznīca vēl nespēja nodrošināt skolā pietiekam daudz kvalificētus kristīgās mācības pasniedzējus, jo šobrīd bērniem ir iespējas, ja viņi to vēlas, ja viņi vecāki to vēlas, skolā apgūt kristīgo mācību. Baznīca strādā, viņa klusu strādā, bet viņa strādā cauru gadu, bez pārtraukumiem. Visas svētdienas, lai iet mūsu baznīcās, grēku sūdzētāju rindas iet. Es domāju, ka tas ir liels profilaktisks darbs, ko dara. Un ja nebūtu baznīcas darbs, stāvoklis būtu daudz sliktāks. Mums nav tās administratīvās varas, ka mēs aizietu, teiksim, kaut kādā palaidnīgā ģimenē un, lūk, mēs varam paņemt un vilkt uz... Mēs nevaram tā izdarīt. Policija var izdarīt, ja tur kaut kas noticis.
Bet baznīca jau neklausīs tādā veidā. Ja baznīca dara to, kas viņai ir jādara, tad arī sabiedrība tiek savest kārtībā. Tas ir tie cieši saistīti procesi, lai arī starp viņiem nav varbūt tāda tieša sakarība. Jā, bet šobrīd jau lielākoties baznīca gaida, ka cilvēki nāks pie tās, ja, bet neiet tik daudz pati meklēt tos grūdiņus. Nu, bet tas tā vienmēr ir bijis. To cilvēku paudzes, kas tagad ir šie mazie bērni, kuri ubago un iesaistās dažādās grupās, pat noziedzīgās, un kuriem nav šo tādu pamudinājumu un stimulu jebko mācīties šajā pasaulē. Tie būs daļai arī varbūt zaudēti. Baznīca šodien bieži, un es to saku par sevi, es netiesāju citus, ir kļūst par ļoti elitāru vietu. Ja mēs ar nicību skatāmies, ja mūsu baznīca ienāk kāds nabaks, ja, mēs novēršamies no tiem, kas ir nabadzīgi apģērbušies un kuriem ļoti grūti apstākļi. Un, protams, ir daudz jādomā arī par to, vai baznīcas svētdienas skola arī izpilda to funkciju, kas būtu jāizpilda. Jo arī svētdienas skola var kļūt tikai elitāra vieta, tikai mūsu draudzes locekļi un tikai tādi. Un mēs varam teikt, mums nepatīk, ka te nāk kaut kādi bērni, kas varbūt zog. Es redzu arī to, ka daudzi cilvēki negrib to darīt, draudzes cilvēki. Un ja es esmu to sapratis, tad, protams, tas ir varbūt ceļš pārliecināt cilvēkus un lūgt par to, lai cilvēki to saprast, ka tas ir vajadzīgs. Vissliktāk ir tad, kad tu sāc kādu labu darbu, un pēc tam cilvēki sāk rūkt, sāk aprunāt un saka, jā, tur mācītājs to grib un to grib. Es nedomāju, ka tā ir mācītāja problēma. Tai vajadzētu būt mūsu visas draudzes problēmai, redzēt šos cilvēkus un palīdzēt viņiem. Mēs mēģinām šajā centrā risināt bērna atgriešanu skolā. Ja? Tas ir, teiksim, ja bērns ir gājis kaut kur skolā, viņš tur iet neregulāri vai tam līdzīgi, mēģināsim viņu atkal iesaistīt skolā. Un ja bērns vispār nav nekur vēl skolā, tad, protams, mēģināt viņu skolā iesaistīt. Bet pašlaik ir grūti vēl ar vecākiem strādāt. Ja? Tas būtu nākotnē darāms obligāti. Tur ir vajadzīgi vēl papildspēku un tā, ja? Tas ir mūsu nākotnes iecer, tam būtu jānotiek obligāti. Ir jāstrādā ar ģimenēm, jo citādāk mēs to problēmu neatrisināsim, mēs tam bērnam īsti nevarēsim palīdzēt. Ja? Protams, tāds viens centrs mēs neko nevaram atrisināt tādā lielā mērogā, ja mēs mazliet palīdzam, teiksim, šiem bērniem, kas šeit nāk. Un tā, bet neapšaubām būtu vajadzīgi tādi centri. Viņi būtu vajadzīgi katrā rajonā būtu vajadzīgi, un ja tas būtu pie katras draudzes, tas būtu brīnišķīgi. Jā. Bet baznīcai būtu jārūpējās par tiem bērniem, kas neapmeklē skolu. Baznīca tur varētu būt iesaistīta. Jā, sadarbībā ar pašvaldību, sadarbībā ar valsts institūcijām, jā, obligāti. Kāpēc ne, vai ne? Jo tā jau ir katra mūsu cilvēka atbildība, un es domāju, īpaši kristīgi cilvēki, jūtās atbildīgi par to, kas notiek ar bērniem, kas notiek apkārtējā sabiedrībā. Vai skolas spēs saprast šos bērnus, vai tie bērni tur spēs mācīties? Protams, ka varētu būt grūtības, bet šobrīd daudz viet ir tā saucamās izlīdzināšanas klases, kas piedāvā izglītību arī tiem, kas vairs nav attiecīgā vecumā. Un šāds izlīdzināšanās klases ir daudz vietu. Proti, klasē mācās dažādu vecumu bērni, kuri tā vai citu iemeslu dēļ kādu laiku nav gājuši skolā. Vai jūs, būdams, teiksim, tēvs vecāks, esat ar mieru, ka klasē, kurā mācās jūsu bērni, ienāk bērni no ielas, kas ir pieraduši pie pilnīgi citādākām attiecībām, kas ir psiholoģiski varbūt daudz stiprāki jau par šiem bērniem, kas šeit mācās, tādā pašsaglabāšanās ziņā. Viņi ienāk un viņi ietek mūs šiem te, sauksim pēdiņās, viņus par normālo izglītības ceļu gājušiem bērniem. Vai jūs tam piekritīsiet? Jūs neprotestēsiet pret to? Protams, runājot no vecāku pozīcijām, tad, diemžēl, es zinu ļoti daudz arī tādus gadījumus. Rīgas pirmajā kristīgajā skolā, kur mans dēls mācījās, bija tāda, zinām, pieredze ņemt šādus te pabērnus, un diemžēl bija vecāki, kur protestēja, jo šie bērni tiešām rada arī tādu īpašu gaisotni ap sevi. Tā problēma ir, ka šiem bērniem būtu jānodrošina arī īpaši apstākļi. Respektīvi, skolā būtu jābūt obligāti psihologam. Šim bērnam ir vajadzīga pastiprināta uzraudzība. Diemžēl, un te es būšu atklāts, mūsu skola šobrīd ir tik vāja, un te, diemžēl, atkal ir jāatgriežas
pie tiem pašiem līdzekļiem, ka ja rietumos attīstītajās valstīs šādam grūti audzināmam ir blakus audzinātājs, kas nodarbojas tikai ar viņu, diemžēl mēs to atļauties nevaram. Personīgi es negribētu, ka mans dēls kaut kādā skolā saņem kaut kādu informāciju bez manas ziņas, un es dzirdu visu laiku, kad skola un viss grib jaukties šajos procesos. Es vēlos pats audzināt savu bērnu, vēlos, lai man būtu normāls darbs un audzināt tā, kā es ticu un tā, kā es vēlos viņu audzināt. Es nevēlos, lai valsts vai kaut kādas rietumu civilizācijas iejauktos manā un mana dēla turpmākā nākotnē. Es vēlos savā zemē dzīvot brīvi un ticēt tā, kā es gribu brīvi. Jā, man nav nekas iebilstams jums, bet, diemžēl, tādu vecāku kā jūs varbūt pat nav vairākums. Diemžēl ir ļoti daudz, kuriem bērnu audzināšana neinteresē, un par tiem valstī atbildība ir jāuzņemas. Lai tam bērnam, kas ir uz ielas, mēs pieietu kā līdzvērtīgam, kuram ir iespējas saņemt ārkārtīgi augstu kvalitatīvu izglītību, bet kurš nākdams kopā, teiksim, jau ar bērniem, kas ir jau izglītoti līdz noteiktai pakāpei, ja viņš ienāk tāds mazizglītots tur teiksim, viens pusaudzis ieiet 2. klasītē. Viņš jutīsies neērti. Es esmu bijusi tādā situācijā. Pēc augstskolas beigšanas es strādāju kādu laiku Krievu skolā. Un es redzēju, kā notiek ar tiem bērniem, Krievu puišaļiem, kad viņi ir sēdējuši vienā klasē 3 gadus, un viņus joprojām atstāja tajā pašā klasē. Viņi samaitā visu to vidi. Viņi nespēja normāli būt, viņi visu laiku grib līderi būt, jo viņi jau ir citādāki. Es nedomāju, ka tā integrācija normālajās, tajās parastajās skolās nestu ļoti labus rezultātus. Bērnu uz ielām paliks šogad, nākošais gadu un vēl pēc 20 gadiem. Vai valsts nodarbojas arī ar kaut kādu līmeņu prognozēšanu, kādas ir tendences palielināties noziedzībai, piemēram, no šiem bērniem, kas ir uz ielām un tam līdzīgi? Šobrīd bez izglītības darba tirgu viņiem konkurēt ir praktiski neiespējami, un līdz ar to daudz lielāka varbūtība, kad cilvēks nostājas uz noziedzīgu ceļu. Kas notiks ar tiem, kas šobrīd ir uz ielas? Kur viņi paliks? Vai viņus mēs vēl dabūsim atpakaļ? Mēs visu laiku nodarbojamies ar 2 instinktu – popularizēšanu un uzturēšanu pie kolosālas kārtības. Tas ir barošanās un vairošanās instinkts, kas ir mums kopīgs ar dzīvniekiem. Bet izglītotības instinkts, kā raksta Averencevs, izglītības instinkts pamazām atrofējās postkomunismu valstīs, un to var par Latviju arī sacīt. Ko jūs vēlētu cilvēkiem vienkārši padomāšanai varbūt? Ziniet, es vienmēr saku to, ko ir sacījis Imants Ziedonis, un kamēr mazs brūns teliņš caur brūno govi rit. Lūk, kamēr asins vēl pulsē jūsos, manī, ikvienā no mums, tajos cilvēkos, kas skatās, tajos cilvēkos, kas ir kristīgajās draudzēs. Paprasiet Dievam padomu, ko es varu izdarīt, un pārstājiet mest tos akmeņus pēc naudas un uz politiķiem. Ābiķkungs, jūs esat iegrimis pārdomās. Es domāju, ka lieta ir ļoti vienkārši. Mēs nedrīkstam būt vienaldzīgi. Mēs nedrīkstam būt vienaldzīgi. Neviens, ne tas, kurš sēž kādā augstākā varas krēslā, nevienkārši garām gājējs, neviens par savu valsts nākotni, par ikvienu bērnu, kurš atrodas tādā laikā, kad viņam jāatrodas skolā, bet uz ielas. Es no jums atvados. Šis bija raidījums Dvēsele ikdienā. Turpmāk mēs pie jums nāksim svētdienās 12. Tiksimies pēc 2 nedēļām. Visu labu! Nākamo raidījumu Dvēsele ikdienā skatieties 20. septembrī. Izglītības ministrs Jānis Gaigals un mācītājs Juris Cālītis pārunās, ko mācīt skolās, vai ticības mācību, vai reliģijas vēsturi, vai varbūt ētiku.